Labvakar, dargie tikšanās baznīcas kalnā viesi, skatītāji, draugi. Atkal mēs esam trešdienas vakar tikšanās reizē, sarunā, kā jau tas mums ir kāds reizes jau ierasts. Un atkal būs kāda saruna ar vienu no mūsu draudzes cilvēkiem. Iepazīsim nedaudz tuvāk un paskatīsimies, kā tie ceļi noved līdz šai te vietai, kur mēs viens otru arī varam sastapt. Šajā reizē piesakot, man tad jādomā bija, kā te es varētu pieteikt šī vakara viesi. Cilvēks smaids, cilvēks, kurš, sagaida cilvēkus ļoti bieži. Cilvēks, kurš ar tādu savu atvērtību un laipnību ir neierasts luterāns, gribētos teikt. Man šī vakar viesis Normunds Bērziņš. Sveiks, Normundi. Sveiks. Prieks mums ar tevi šo sarunu novadīt, satikties. Protams, tevi dievkalpojuma apmeklētāji, draudzes locekļi ir noteikti redzējuši tur altāra priekšā, savā permendera kalpošanas amatā, bet, ja tev būtu jāiepazīstina un jāpasaka, kas ir Normunds Bērziņš, varbūt sāksim ar to. Es gribētu sākt ar savu ģimeni, ka es esmu ģimenes cilvēks. Man ir sieva, man ir bērni, man ir auģbērni, radi, draugi, paziņas. Tas ir pirmām kārtām, tā ģimene. Tas ir tas, kas man pa dzīvi visvairāk bija trūcis, un tagad tas piepildījums ir atnācis. Tad es arī cenšos, šis vārds cenšos būt labs tētis, vīrs. Un tad ir tās piederības, kuras es esmu iegūst, tā ir tā mana draudze. To es šajā laikā ļoti izjūtu. Agrāk tas bija tā, tas arī bija, bet tas nebija tā saprotam un nebija tā izdzīvots. Šobrīd es to izdzīvoju. Tas ļoti patīk, ka es varu būt piederīgs draudzei, ka man ir ģimene. Parasti to, ko dievkalpojuma apmeklētāji neredz un nedzird, ir tas, kas notiek tur aiz altāra daļas, proti sakristejā. Un tad, kad Normunds tā reize, kad tev ir jābūt permenderim, tavā kalpošanas reizē, vienmēr tu kaut kāds stāsti par kaut ko tu esi tur kādreiz piedzīvojis, kādreiz kaut ko darījis, bet varbūt pastāsti to savu ceļu līdz tam, ka tu nonāci šajā te vietā, kur mēs tevi varam ieraudzīt un iepazīt. Pirms mūsu sarunas uzzināju, ka es draudzēs iestājos 2002. gadā. Līdz tam es biju Nurmas draudzē, kur es biju jau pat uzkalpojies līdz draudzes priekšniekam. Un tad bija tā, mainot dzīvesvietu, automātiski uzreiz tika sameklēta draudze. Un atceros to brīdi, kad es ienācu draudzē, tad mācītais Mārs man pievērs uzmanību, jo draudzes priekšnieks ir atnācis, un tad jau mēģināja man iesaistīt kalpošanā. Bet es pieļauju, ka viņš bija ļoti vīlies, jo es biju jauns un muļķis. Es vispār nezināju, ko es tur darīju tajā draudzē īstenībā. Bet centos atkal iesaistīties jebkādos darbiņos, jebkādos kalpošanās. Bet, labi, tev tā Nurmas draudzes pieredze, vai ne? Bet kā tu nonāci Nurmas draudzē? Pastāst par tavu ceļu, līdz kristietībai. Manā pieredzē tas ir tāds, laikam esmu tāds šausmīgi dievbijīgs no pašdzimšanas, varētu teikt, jo es atceros, ka es biju tāds mazs puišals, kam patīk daudzīties, darīt blēņas, un ciemojoties pie vecās mātes, kur bija arī man brālēni, viņi bija lielāki par manīm. Vecāmāte bija ļoti dievbijīgs cilvēks, viņa bija katoļticīgā un bija latgaliete. Un viņa visu laiku ar savu to dievu un ar savu krustazīmi un ar savu
Dievs visu redz un tā tālāk, jūs mums jāklausa un tā tālāk. Un man brālēni, nu, tur nenopietni izturējās pret to. Viņi smējās, viņiem bija jautri. Un tajā brīdī es vienmēr klusēju, skatījos uz viņus un sajūtos kaut kā savādi. Nu, manī bija kaut kāda bība no tā vārda, no tā, man likās, ka kaut kas tas ir. Un, nu, tā tas palika. Un tas nekad nav arī mainījies manā dzīvē. Jāturpina ar to, ka es biju ļoti nepaklausīgs arī mammai. Tēvs no mums bija prom. Un man pēra pie pirmās izdevības, var teikt tā, un tad es atceros skrēju uz lidlauku un lūdzu Dievu, lai man nepēra. Savreiz tas izdevās, jā, un tad es biju ļoti, ļoti priecīgs, ka man tā, nu, Dievs uzklausīs ir un man nepēra. Bet bija gadījumi, kad man tomēr pēra, nu, tā pēra kārtīgi, bet tad es nekad neabižojos uz Dievu, ka viņš man nav uzklausījis. Vienalga, tas ir palicis kaut kas tāds, pie kā var griezties vienmēr. Un pa dzīvi es griezies ļoti bieži, dēļ tā, ka tā dzīve man bija tāda, jā, nu, tāda diezgan, nezinu, kā to nosaukt. Grūta? Nu, tajā brīdī jau viņa neliekas grūta, laikā liekas, ka normāli ir krūta, tas ir viss tā, nu, tā uzvesties un dauzīties riņķī apkārt un darīt visādas blēņas. Šobrīd es saku, jā, tas bija smagi, grūti, bet tas man ir attiec līdz šodienai, līdz šejienai. Tur tas domājot par tevi, nu, es atceros, kad tu patiešām ienāci draudzē, un tad bija, jā, tur kaut kāds uzreiz, nu, tās, kā tu teici, mārs tev iedeva jau uzticēja kaut kāds pienākums, kaut ko tev uzlika, vai ne? Un tā pirmā, man liekas, es atceros, vīru vakars vadīja. Un tad sākās vīru vakar, tad tur bija atbalsta grupas tikšanās, vai ne? Arī draudzesnamā notika. Un tad domājot vispār par tādu tavu to, nu, fokusu kalpošanā. Jāsaka, tu neesi tur tāds, nu labi, pērminders, vai ne? Nu, tad, jā, nu, tas ir tāda kalpošana, kas ir visiem priekšā, tad tā cēli jāiznes, bet domājot par pārējām lietām, tas ir vairāk pie tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tā pastieptā roka pretīm, pacelt augšā. Tas ir tas, kur tu redzi, tā ir tava vieta pie tiem dzīves pabērniem, un jautājums, cik labi tu viņus saproti tajās situācijās, ar kurām viņi tur pie tevis griežās? Tāds atskats vēsturē, atkal pie tā paša brīža, kad es ienācu šajā draudzē, tad Mārs rīkoja tādu pasākumu potenciālajiem kalpotājiem, tikšanās, tad mums bija viesunams, bet bija tā starpā bija tāds tests jāizpilda. Aizpildot testu, varēja uzzināt, kāds ir mans Dievu dotas dāvans, ar kurām es varu kalpot. Aizpildot testu, pirmajā vietā bija ciešanas. Otrajā daļamapniecība. Es domāju, nu, viss citi dzied, vīrējās, ņemās, viņiem ir reāli. Nu, viņi uzreiz var paņemt to dāvanu un iet. Es biju uzreiz neko es nevaru izdarīt, es nesaprotu neko. Un ciešanas vispār es nesaprotu, kas tas ir. Daļamapniecība noskaidrojas, ka tas ir visu darīt ar prieku. Ok, tas man patīk, tur es arī ceļos un eju. Nu, ar to es arī kaut kur gāju, bet tas ciešanas jau man neatstāja. Šobrīd es saprotu, ka tas ciešana mērs ir tas, kurš man bija jāiziet, lai es ar to varētu tagad kalpot. Ar savu ciešanu pieredzi palīdzēt tiem, kuriem ir tāds brīdis pienācis, ka viņiem ir grūtības. Tā es to tagad saprotu. Tad es nesaprotu neko. Bet nu, ejot tev pašam cauri kaut kādām savām dzīves izvēlēm, liekas, kad nu, ir nu, varbūt pat sanāca nokāpt zemāk nekā tev pašam gribējās. Un tad, kur tā apziņa radās, ka tu pats vienkārši nevarēsi uzrocīt piedurknes tikt ārā, bet ka tur vajag tev palīdzību. Un palīdzību, nu, tādā ziņā no augšienes.
Tas ir tas, manā nespēkā Dieva spēks varens parādās. Ja? Tas ir tas, kur man paveicās tādā ziņā, ka es tiešām nokļuvu zemākajā punktā, zaudējot visu, atstājot visu, un tikai tad es varēju sākt no jauna visu. Nu, ja es būtu vilcis līdzi, kā līdz tam, veco dzīvi, nu, kaut vai arī mantiskajā ziņā, tad man ļoti paveicās tādā ziņā, ka es varēju paņemt pauniņu padusē un aiziet un sākt. Un no tā brīža mans ceļš ļoti, ļoti izmainījās, man dzīve. Es tikai varēju brīnīties par to, ka tas ir, nu, un tad te ir tas, ko es arī daudzreiz saku, ka man ir tā paveicies, ka es varu palīdzēt tiem, kam nav tā paveicies. Tas, ka paveicies, tas ir skaidrs mums visiem, bet man ir ļoti paveicies tādā ziņā, ka es varēju to saprast, kā tas ir, tā raksta vieta. Grūti saprotam. Līdz tam es esmu maldījies un mocījies visādi un kritis atpakaļ. Bet jā, tas, ar ko man bija jāsaskarās, tās bija tās, kā lai to pasaka, nu, tā nepiederības sajūta pie visa. Nu, man bija grūti saprast, kas ir ģimeniskums, kas ir tāds normāls ēdienreizes vai arī gan skolā, gan nu, jebkur tā nepiederības sajūta. Un tad es viņu mēģināju remdēt ar kaut kādām vielām, kas izraisīja man atkarību no tām, jo tad likās, ka tad viss ir ok. Ne tikai ok, bet es esmu pārāks par citiem, jo citi tā nevarēja atļauties kā es. Jo tad es to darīju ļoti pārmēru. Un tas arī tā pātrināja līdz tam punktam, kad es to sapratu, ka es esmu galīgā tur. Bet tas ilgstoši bija. Un tā es domāju par savu dzīves, veicu savu dzīves inventarizāciju, un es ļoti sapratu, kas es īstenībā esmu, kāpēc man tā gadījās. Un es to nenožēloju, jo, ja man tas tā nebūtu bijis, es arī šobrīd varētu daudz sliktas lietas izdarīt. Es varētu kaut ko turpināt no tā, vai... Bet tas mērs bija tik pilns, ka nu, tas brīdis bija ļoti, ļoti tāds, varētu teikt, ļoti tāds zīmīgs, ka es sapratu, to veco dzīvi negribu, gribu kaut ko citu, bet to citu es nezināju. Man nebija tādas pieredzes, man nebija tas iemācīts, man nebija, es nesapratu neko no tā. Vienkārši tā paļāvība, tagad to veco nē. Kā līdz šim negribu, gribu kaut ko citu. Tā kavējoties atmiņās, tas bija ļoti liels tāds pārdzīvojums. Tas pārdzīvojums bija tāds ātrs, un uzreiz man bija tāda sajūta, ka viss būs labi. Es atceros, tas viss sākās tā interesanti. Pirms tam es nokļuvu slimnīcā, tur es biju diezgan bieži viesis, visādām traumām, un tā reize bija diezgan tāda pasmaga, un es pēc kaut kāda laika sāku staigāt, un es sapratu, ka man dzīve iet garām, ka viss ir saplaucis, un cilvēki priecājās, un es pat nevaru Pilskalnā uzkāpt, jo nav spēka, ka man viss ir beidzies, tāda sajūta bija. Un es eju pa sētu, un pretī nāk tāda sieviete gados, un viņa ļoti salīkus ir. Viņa nevar iztaisnoties, viņai kaut kāda tāda slimība, un es domāju, neiešu viņai pretī, iešu kaut kā, negribās satikties ar tādiem. Vēl joprojām iekšā sēžu, ka es tomēr neesmu tik slikti. Un es nevaru vienkārši to soli paspērt un jāiet ir. Un eju un satiekoties ar viņu, viņa izslienās un skatās uz maniem, saka, Dievs tev ļoti mīl. Tā jocīgi palika, bet es sapratu, būs labi. Kaut kā es sapratu, šis beigsies un kaut kad sāksies, bet, vēl bija viens ļoti liels kritiens pirms tam, un tas gan, jā, tas man arī fiziski piespieda kaut ko mainīt. Tas mans garīgais ceļš, jā, tas bija, tā, priekš manis ļoti labs, manā gadījumā. Citiem vārdiem sakot, tā tava dzīves pieredze ļauj tev varbūt saredzēt, ieraudzīt tos, kas arī ir, kas ar sevi netiek galā, un kuriem ir vajadzīga varbūt
kaut kāda maza motivācija, varbūt iedrošinājums, varbūt kaut kā savādāk viņus pateikt, ka tev sanāks, ja? Varbūt pamēģini savādāk kaut ko mainīt, un tā ir baigā dāvana īstenībā. Ja tu nepazaudē šo tādu pazemības skatījumu uz tiem apkārtējiem cilvēkiem, jo nereti ir bijis tā, ka cilvēki, kas ir bijuši šie arī kādās atkarībās esoši cilvēki, ir arī bijuši kaut kādos savos dzīves zemākajos punktos, tagad ir tikuši ārā. Un ar tādu nicinājumu skatās, un ar tādu riebumu uz tiem pārējiem, kas vēl nav tikuši ārā, un tad, zin kā, izsaka dažādas komentārus, un patiesībā neatcerās sevi tajā visā. Un tad, ja tu vari to identitāti mainīt un būt jau piecēlies kājās, bet nepazaudē to pazemības stāvokli, tad tad tu esi īstais cilvēks īstajā vietā. Jā, mūsu draudzes namā ir notikušas arī šīs atbalsta grupas, un atbalsta grupas tagad, es nezinu, kur notiek, bet tu arī aktīvi darbojies tur. Varbūt pastāst par šo tavu nonākšanu līdz tam, ka tu esi gatavs arī tiem bēdu brāļiem iet un pateikt, viss ir iespējams. Jā, pirmām kārtām to es daru daļa sevis, lai es nekad neaizmirstu. Man patīk, kā Pāvils to ir teicis, to skabārgu es atstāju sevī, lai es ar to arī varētu kalpot un palīdzēt citiem. Bet es gribētu atgriezties pie testiem. Šo kalpošanas testu es esmu pildījis vēl vienreiz, salīdzinoši nesen. Aiz intereses ļoti liels, kas tagad būs. Un pirmā vietā vairs nebija ciešanas, bet žēlsirdība. Un es pilnīgi biju tāds, man patīk tas, jo es jau to darīju, to visu. Es jau biju audžu vecāks, un man bija audžu bērni, un tur es varēju izpausties to, ko es nebiju dabūjis bērnībā, kur es nebiju piedzīvojis to prieku, ko es redzu viņos. Un tāpat ir ar šiem cilvēkiem, kur ir atkarība nomocīta un lūdz palīdzību. Tas ir tas lūdz palīdzību, jo tā iet un ķert un grābstīties, arī tas man ir bijis. Es esmu gājis un mēģinājis visādos veidos, un tad ir tā, ka viņi skatās, un es jau pats varu. Bet pār visam jau ir tas, ka es viņus saprotu, un ka es viņam varu pateikt, es zinu, kā tu jūties. Es zinu, un tu neesi tāds viens. Tev ir iespēja, un tikai tad ir jāgrib. Tad ir tāds vārds vēlēšanās, vai vēl labāk patiesa vēlēšanās, tāds godīgums pret sevi, paskatīties uz sevi, cik tālu es esmu. Jo bieži ir no cilvēkiem, kad jādzird, kādā īstenībā viņi ir bedrē, un kad es to visu saku, un ka tev ir tomēr vieta, kur nākt, un mēs tev palīdzēt varam. Viņi saka, nav jau tik traki, nav jau tomēr. Es saku, pat bija, tagad nav tāda pārvērtības jau cilvēkam. Jo visu jau mēs paši tomēr, jā. Es pats esmu mēģinājis vai dieniņu. Gotīgi es neesmu izmēģinājis. Un visstrakākais ir tas, ka es esmu salauzis daudziem dzīvi ar to, ka es esmu solījies un zvērējis un uz ceļiem rāpojis un lūdzies, un viss man ir noticējuši. Un tad, kad tas viss ir beidzies, tad paradoks ir, ka cilvēki kaut kā netic, nevar noticēt. Un tad ir tā, ka bet tagad taču ir pa īstam, bet netic. Un tad, kad nebija pa īstam, kad bija tie mēli, tad noticēja. Tad ticēja, un es atceros, te ir tā, ka jāpaiet laikam, lai varētu kāds sākt uzticēties, un tad es arī es piefiksēju, ka mana mamma un māsa, nevar vairs noticēt tam. Viņiem tā liekas, kaut kas jau tur ir, kaut kā dzīvo, bet tad, kad es teicu, mammu, es tagad vairs nedzeru, nesmēķēju, viņi gāja un lielījās ar to, viņi stāstīja mans dēls. Un tas bija tā dienas jautājums, ka tas viss jau man beidzās, un es jau biju kaut kur, un tas bija traki īstenībā. Līdz šim brīdim es esmu šajās atbalsta grupās, es braukāju uz Kuldīgu, tur atjaunojās. Un tad es esmu tā apņēmies, ilgstoši to darīt katru otrdienu, lai atbalstītu. Tā kalpošana ir diezgan tādā
plašākā mērogā. Tur ir Kurzemes Zemgales reģions nodibinājies. Tur es tā kā esmu sekretārs. Un Talas grupa ir man mājas grupa. Nu, pat es biju apmeklējām. Tur es tagad mazliet retāk, jo trešdienas ir mans pilnās darbdienas. Jā, un mans darbs ir saistīts ar to pašu. Es esmu sociālais mentors pusauģiem, jauniešiem, arī bērniem, kam ir uzvedības traucējumi, kam ir atkarību riski. Un arī tur es varu pateikt, ka es viņus saprotu ļoti labi. Un tās māmas nesaprot, bet es saprotu, jo arī mamām saka, nu viņa puikas, nu tas it kā normāli ir, ka viņi tā uzvedās, jo viņiem nav tas, ieaudzināts no mātes. Nu, tas ir auģu ģimenes, tie ir auģu bērni, kur jau ir cietuši. Viņiem nav tas ielikt šūpulī, tas, kas ir jūsu vai citiem bērniem. Un tas ir, ja nesaprot, ir ļoti grūti pieņemt. Un mēs ar viņiem darām lietas kopā. Es esmu tagad ļoti jauns palicies. Mēs visu, ko darām, visu, ko. Bet tas mans varbūt nākamais jautājums ir par to tavu dzīves uztveri. Tu teici, pirmīt, ka tā dzīve ir dzīve, vai ne, bet ka tu tajā vecajā dzīvē, tad tev vajadzēja kaut kādu stimulu, lai uzlikt varbūt kaut kādu masku virsū, lai iet un lai dampētos un vispārējo. Tagad tu esi ticis brīvs, tādā ziņā, kad ir kāds skaidrības periods, ilgstošs jau, un tad, pasākumos redzot tevi. Pie baznīcas durvīm, dažādos pasākumos, mums laulāto kursā tu sagaidi viesus, un es to sagaidīju jau gadiem ilgi, vai ne, un liekas, tavs smaids, tu esi priecīgs cilvēks, tu esi tāds, kas iedrošina, ja? Vēl vairāk, tad, kad tu uzģērbi klauna tērpu, es nezinu, kad tu pēdējo reizi to vilki, bet liekas, ka tas prieks tevi ir vairāk, un ka tu tikai to pie sevis nevari paturēt, vai ne? Šīs divi Normundi, viens, kuram vajadzēja uzlikt masku un kaut ko drosmai paņemt, un otrs, kurš ir tagadējais Normunds, un kuram prieks nāk, nevis no kaut kādiem tur blakus lietām, kuras bet tā ir jau tava būtība. Es pat iedomājos, tādi divi cilvēki, divi Normundi staigā sasējušies kopā, un tā kā viens no otru grib atkratīties, jo tā jau ir. Un nevar, un tad tas gadījums, kad atraisās un to vienu tā kā aizsūtam gulēt, un tagad tas otrs var normāli sākt dzīvot. Tur jau svētos rakstos mēs lasām, vai ne, lai tas vecais cilvēks ne tikai iet gulēt, bet lai viņš tā kā nomirst, vai ne, un tad dzīvo pilnīgi cits cilvēks. Bet jā, šī te iedarbība uz tevi, teiksim, es domāju, no augšienes, tā tev paver vaļā tavas, robežas, un tu saredz, ka īstenībā nav neviens, kuram es klāt nevarētu pieiet, apsveicināties, parunāt, varbūt pat padziļinātāk painteresēties, kā tev iet. Un ja šī sfēra nebūtu, dieva klātbūtne, ticība, tad varbūt, ka tu tāds rūgumpots staigāt apkārt. Tā viņš ir. Ir tā daudz cilvēku piedzīvot, kuri tieši tā arī dzīvo, ka bez dieva, tā īstenība nav iestājusies un ir jādzīvo kaut kādos maldos. Tad liekas, viss ir bēdīgi. Man atkal liekas, ka viss ir ļoti labi, jo es varu pateikt, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks. Un ja es laimīgs cilvēks būdams par kaut ko sākt sūdzēties vai piebiedrotos tiem, kas tur kaut ko nonicina vai kādam kaut ko pārmet, tas būtu jocīgi. Es nekad neesmu juties. Tieši otrādi es lūdzu par valdību, es lūdzu arī par Putinu, lai viņam vieglas kājas aiziet. Es zinu, ka Dievs to visu darīs tā, kā tam jānotiek ir. Ne tā, kā es varbūt arī kā kureiz gribu. Nezinu, man pazuda pavadiens, bet es varu pateikt tā, ka jā, es bez tā nevaru.
es esmu ļoti agrs cilvēks, es ceļošu 4, un tad es pavelku, un tad es ceļos, un tad man ir tāda kaudze ar grāmatām, kur es lasu, un tos ikrīt lasījums un lūdzos, un, kā es tur grupās saku, nu, tad es pāters skaitu, lai viņiem jautrāk par to miršanu, jā, to es arī teicu, es tik veiksmīgi labi es nomirsu vecai dzīvei, ka es varu tā dzīvot, jā, tas tā ļoti labi. Tad vienā brīdī, liekas, ka tā jaunā dzīve tev sākās, varētu vienkārši tā mierīgi dzīvot, bet mierīgi dzīvot tev nesanāk. Un mēs ar iepriekšējiem sarunu biedriem šajās mūsu trešdienas sarunās esam aizkāruši tēmu par tādu kalpošanu draudzē un tā. Bet patiesībā, raugoties uz tevi, tev tā lielākā kalpošana ir ārpus draudzes sienām. Kā tu jau minēji, atbalsta grupa, šī te pusauģu mentorēšana un varbūt pat lielākā kalpošana tev ir tavā ģimenē, kur jūs esat ar sievu Larisu uzņēmuši auģbērnus. Varbūt pastāstīji par šo te aspektu. Kā jūs nonācāt līdz tam? Kā jūs sapratāt, ka jums ir vairāk mīlestības, nekā jūs varat paturēt sev, un esat gatavi tā ļoti fiziski atvērt arī savas nama durvis un paņemt bērniņus, kas ir nevienam nevajadzīgi patiesībā? Sākas ar to, ka visi bērni ir prom. Sākās šī dzīve, kad ir viens otram tikai, un tad visu laiku stāv durvis vaļā un tā tukšā istaba. Bet tas viss tā iet vienā tādā kopumā, ka man sieva bija kosmetoloģi un pie viņas brauc no bāriņtiesas, no daudzām, un tur jūs tādā laba ģimenei, vai jūs nevarat tur, viņi nāk mājās un stāst, un es saku, pieškām, tagad ir īstā dzīve, tagad var atpūsties. Vienreiz, otrreiz, neko, bet tā tukšā istaba tur ir. Aizbraucam uz pasākumu, satiekam ļoti labs paziņas ģimeni, viņi skraida ar kaut kādiem bērniem, 3 tur. Mēs domājam, mazbērni, mēs pieejam, tie jūs mazbērni, nē, tie mūsu auģbērni. Stulpums kaut kāds, es nezinu, muļķi, priekš kam sačakarēja sev visu dzīvi. Bet tas prieks un smaids, un kā viņi, tas paliek, iesēžās, un pēc laika satiekam vēl vienu ģimeni. Un atkal tas pats. Un pēc laika satiekam 3. ģimeni, kur saka, atnāciet mums līdz uz krīšu centru apciemot bērnus. Es vienmēr gatavs seju. Tur mēs dzējoļus skaitām, spēlē ģitāru un dziedam. Un tas starp citu, viņi saka, tur tās 2 meitenes sēž, tikko no ģimenes izņemtas, ļoti cietuši. Un tās gan neviens neņems noteikti. Es apskatos un ar to viss. Man tas viņas, kā es viņas ieraudzīju, tad man viss pārvērtās, un mēs ar sievu uzreiz nolēmām, darīsim visu, lai viņas pie mums varētu. Un tā vietā, tad tukšā istabā, kur mēs tā domājam, viens tur varētu dzīvot, tik pieņems lēmums, ne, tur būs 2. Gultai 2. stāvs, tas bija ātri. Kopā ar sievu to darījām, un gadu laikā, vesels gads pagāja, līdz mēs izgājām apmācības, un meitenes pie mums ciemojās, un mēs pie viņām braucām uz bērnams, bijām, tur viņām bija alga, un viss kaut kas tās izpējas bija brausmīgi. Un tad mēs viņas dabojām, jā. Un tad viņas sāk pie mums dzīvot. Un tikai tad sākās tās pārvērtības mūsos, ka mēs dzīvojot ar šīm meitenēm, īsti nesaprastami, kā rīkoties, ko darīt, ka mēs iepazinām sev pavisam no citas puses, kāda mēs īstenībā esam, ka mūsos iekšā visādas sliktas lietas, ka mēs varam tā justies reizēm slikti un bezpalīdzīgi un dusmīgi un naida pilni. Un tas plus bija, ka mēs tomēr esam tādi cieši kopā, ka mēs gājām prom no tās situācijas, runājām, ko darīt. Nav kā šobrīd ir atkal tajā jomā ir atbalsts grupas un var dalīties un ir apmācības, tad nebija un tad bija diezgan pasmagi. Tad sākās dzīve un jā, tā kalpošana, ka es vienmēr cēlos, gāju,
tikko bija vajadzība, man tas ir uzreiz, un šobrīd es to varu otrādi izdzīvot, ka es varu sēdēt, un man ir vajadzība, un man nāks. Jā, bet tad meitenēm mēs runājam, ka varbūt brālīt kādu vajag. Nu, mēs tā izdomājam, lai viņām tā kā vajadzētu kaut ko piedzīvot, lai dalīšanās vai kaut kas tāds. Un tad viņas teica, jā, un tad sākās ceļš pie nākamā. Un tad mēs tā ritīgi pārvērtamies. Jau tas bija tāds piedzīvojums. Mums uzaicināja uz kapseļos bērnam. Mēs nezinājām, ka tas ir invalīdiem bērnam. Mūs aicina, mēs braucam, un mēs skatāmies, ka tur ir viss ir ratiņkrēslos, un viss ir. Mēs ļoti slikti sajūtāmies, un mēs domājam, mēs tā dusmīgi palikām, kāpēc mūs te aicina, kāpēc? Un tad tā direktora teica, jūs pēc apmācībām rakstījāt, ka jūs esat gatavi uzņemt arī tādus bērnus, kas ir sveštautības, citas orientācijas, bērns invalīdus. Tad es atceries, tas bija tāds dvēseles stāvoklis, ka ir gatavs darīt visu. Bet viņi saka, nekas, ja jūs gribat brauciet prom. Bet nāks vēl tie, kas var paiet. Tie nāk savām kājām. Nāk tādu visādi klubdam, krisdam. Un tas Denis pienācis pie mums un rāda zīmulīšu, kas viņam ir uzdāvināti. Un kaut kā, neko, mēs sataisimies prom, braucam. Un vējs mūs ved kaut kādām tetertakām, un mēs tā jocīgi jūtamies. Un es nesaprotu, es palieku dusmīgs, kāpēc mūs te ved. Es taču zinu, kur jābrauc. Un apstājos un stājiešām. Un sieva saka, tu arī domā to pašu? Es saku, jā, mēs pat nesarunājamies. Mēs griežam riņķī, braucam pēc Denisa pakaļ. Un tur neviena nav. Mēs ejam, meklējam un saucam, mēs to Denisu ņemam sev. Es saku, tas lietas nenotiek. Tur ir vajadzīgs laiks, tur ir. Un arī viena ģimene ir pieteikusies, un mēs dusmīgi atkal esam kā. Jo mums jau liekas, tas ir varoņdarbs, ko mēs tagad daram. Un arī pagāja laiks ciemošanās reizes, un tad Denis ienāca. Tagad viņš bija mīlulīts uzreiz visām meitenēm un mums, un tālāk nāca Ance, kur neviens negribēja. Kur bija Jelgavā, visi bija atteikušies, un tālāk jau ienāca Ritvars, ko es atvedu no Jelgavas no sistēmām. Jā, es viņam biju mentors, un viņš bija ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī. Bet es viņā kaut kā saskatīju, ka viņš ir sevi kaut kā, ka tomēr tur iekšā kaut kas labs ir. Un viņš tagad pārspēja visu. Jā, viņš ir tiešām ļoti labs puisis. Viņam tūlīt ir 18. Bet tā audžu ģibeņu būšana tajā visā iekšā, tas ir, jūs jau, teiksim, labi, meitenes jau tev ir jau lielas, un tad tās vietas atkal atbrīvojās, un labi, jums tur atbrauc kādu reizi ciemos vai ne no skolām, un tas nozīmē, ka tas durvis joprojām būs atvērts arī kādiem citiem, pareizi. Tas ir traki, jo mums to visu laiku, jums tur ir vietas, jums tagad jābūt fiziski vietām, jo tie ir savā dzīvē. Viņi nekā nav savā dzīvē, viņi ir mūsējie. Un tad viņi kā atbrauc tā jau, ka tā jāguļ uz grīdas jau ir jau, un viņi ar mieru to dara, un viņi brauc, un tūlīt Samantai 20, svinēsim Ritvaram 18, tas fiziski atkal, bet viņš jau ir jau tik tāli ar mums, ka mēs viņam izīrējam. Tā oficiāli, lai viņš varētu, viņam tā drošība ir tik nepieciešama, ka mēs viņam garantējam, kamēr tu mācīsies, tu dzīvos pie mums. Un tāpat ir, tad fiziski nav tās vietas, bet jā, mums to saka. Un es, kad mentorēju, es arī saredzu, ka tos varētu sev paņemt uz ģimeni, un tad viņi arī varētu to pašu, ko tie saņemt. Jo. Tur, kur es mentorēju, tur ir diezgan bēdīgi tie stāvokļi, tur ir, netiek galā, un tur mēs kādreiz tās sākumā atskatījāmies, kā tik ātri viss tā mainās ar tiem bērniem. Tur diagnozes pazūd, tur vairs nav tās problēmas. Tad mēs tā nonācam pie secinājuma, mēs jau īsti neko nedaram, mēs tikai viņus mīlam. Tad ir, kas patiesībā nav tikai, bet tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Tieši tā, un tas ir,
Tas ir tādas izmaiņas, tā ir tāda drošība viņiem, tas ir pats galvenais. Jā. Kaut gan apmācībās mums saka, neatdodiet sirdi, tie nav jūsu bērni, viņi jūs tāpat uzmetīs savā laikā, bet tas nespēlē neko. Vienalga, tas ir tā žēlsirdība ir tik tādā pakāpē, ka šobrīd, jā, es atceros, kā es kādreiz domāju, jā, kā tas viss notiekās. Es domāju tā, un pa 100% es tā domāju, jo tā jau cilvēki dzīvo, tā dara. Tagad es domāju pilnīgi savādāk. 22 gadu Tallas draudzē šogad. Un ir noiets pietiekoši ilgs ceļu posms, ir piedzīvots daudz kas, ir dažādas paša iekšējas transformācijas, kas tev ir aiznesuši projām, un domājot par šo vietu. Tā priekš tevis ir mājas? Jā. Tās ir mans mājas. Tas ir droši, tas ir pierādījies. Mājas ir bijušas, nebijušas, bet es vienmēr atgriezies uz šejienu kā uz vienīgo vietu, kur var atgriezties. Tas ir tik daudz reizes bijis. Ka es tā aizklīdis un tā pazudis, ka liekas, man nekā vairs nav un nav kur iet. Tāds sajūts ir. Un tad caur kādiem cilvēkiem, caur kaut kādiem apliecinājumiem, ka es esmu nācis, un tie atkal ir tādi dvēselisks piedzīvojumi, pārdzīvojumi, ka es to tik ļoti izjūtu tajos brīžos. Pēc tam jau atkal viss mierīgi sākās, un tad atkal tāda drošības sajūta, jā, viss ir kārtībā. Es parasti, tad, kad mēs esam tā skaisti parunājuši, uzjautāju varbūt arī kādu vēlējumu tavām garīgām mājām, cilvēkiem, gan domājot par šo gadu, varbūt par vispār par kaut kādu tālāku nākotni. Kāds būtu tavs vēlējums Talsu draudzei? Vai sapņi piepildās? Es atceros, mans sapnis bija, ka mēs varētu grēksūdzēt dzirdami lūgt. Tagad es to saklausu. Kad mēs varētu pēc dievkalpojuma nākt uz draudzes namu, patusēt kopā. Tas notiekās, sapņi piepildās, murgi nepiepildās nekad. Sapņi piepildās, jā, vai noticēt kaut kādiem sapņiem, tie, kas kaut kā uzpeld, vai, viņi piepildās tiešām. Tas tā ir, un Dievs uzklaus lūgšanas, un tas ar tā ir. Un, tā, es novēlētu, lai tiešām, bez Dieva nekas nebūs. Ar Dievu būs viss. Jā, tā pateicība. Man patīk tas, kā man būtu šodienas dzīve, ja es nebūtu par to vakar bijis pateicīgs. Kas man šodien būtu. Un tad es to praktizēju ļoti. Un, ja kādam ir kaut kāda nezināšana šajā jomā, tad ar to pateicību arī būtu diezgan. Tikai pateikties, jo ir par ko. Mēs ar šo arī varētu noslēgt mūsu sarunu. Tāda reklāmas pauze. Tie no jums, kas skatāties un domājat, ko lai es varētu no sevis varbūt dot un darīt, meklējiet Normundu rokās, piesakieties pie viņa, jo viņš atbild par dežūrām, kas ir pie baznīcas durvīm, cilvēks sagaidīt ar tādu laipnu smaidu un attieksmi, aicināt viņus iekšā, iedot kādu dziesmu grāmatu. Varbūt, ka tā ir tā pirmā vieta, kur jums būt. Normand, es tev saku milzīgi paldies par tevis atvēlēto laiku, un, dārgie, komentāros ierakstiet varbūt kādu sveicienu arī Normundam un Larisai, domājot par viņu to vislielāko kalpošanu, kurā viņi ir. Un, ja kādam ir varbūt arī par šo jautājumu, tad arī Normunds ir tepatās mums baznīcas kalnā sastopams un esat aicināti arī pie viņa vērsties. Lai jums mierpilns šis vakars un tiekamies atkal pēc nedēļas. Ar labvakar!